Un te es izvilku ārā tādu diezgan lielu gabalu, apmēram 5 mm. Un arī viegli uzpūš dvašu, un viņš sāk šitā te nedabiski locīties. Neviena auduma šķiedra vai plasmas šķiedra tā nerēģē. Un interesanti vēl tas, ka viņš ir smagāks nekā, piemēram, auduma vai plasmas šķiedra. Viņš ūdenī uzreiz nogrims lejā, viņš nepeld pa virsmu. Un arī pat tad, kad es nepūšu to dvašu virsū, tad arī viņš turpina kustēt. Un skaidrs arī, ka tas nav nekāds organisks tārps, tas ir sintētisks kaut kas, tā ir kaut kāda mikrošķiedra speciāli, ja, kas šitā uzvedās. Nu, un skaidrs, ka tādam sūdam nevajadzētu atrasties ne maskās, ne arī kaut kādos dezinfekcijas līdzekļos. Es esmu dzirdējis, ka tāda arī ir uz tiem kociņiem, kurš bāž degunā un noņem paraugus. Šitien es maziņu tādu noķēru, un arī redzēt, ja, kā viņš lokās un kustās, tā, kad viegli no siltuma, pat dažreiz no plauksta siltuma viņš tā reaģē, ka es pielieku tuvāk. Un redzēt, kā viņš kustās, maziņš tāds. Un te es tādu jau pavisam tuvāk paņēmu, arī viņš visu laiku tā te lokās, tā šķiedra var redzēt tāda cieta, kaut kāda plasmas veidīga. Un šitie tādi zilganie, tie zilganie tādi aktīvāki. Nu, kā viņš logās, nu tas ir pilnīgi skaidrs, kad viņi tādi ļoti trausli, ja viņam uzpūš, viņš aizlido diezgan viegli, viņas ir ieelpot. Un maskas ir pilnas ar viņiem, nu no vienas vietas. Te es atlasīju vēl dažas matiņas, tādas mazākus, jā. Un te tāds, tas pa labi tāds melnāks, jā. Viņš varbūt nebija tik aktīvi, nelocījās, bet tie kas ir zilā krāsā, un tie ļoti aktīvi lokās. Nu, te vēl es tādu čupiņu salasīju. Tīri intereses pēc pastījos, kā viņi savā starpā reaģē un ko viņi dara, vai viņi kaut ko tur. Bet, nu, tas iespējams kaut kādā vides maiņā viņi savādāk reaģē. Nu, un šie video pat tiešo no kameras, tur nav nekas rediģēts, tur nav nekas pātrināts vai kaut kas palēlināts, tas ir tīrais raw materiāls. Un vienkārši man pilnīgi vienalga, vai kāds tic šitam vai netic, to es uztaisīju tāpēc, lai jūs katrs vienkārši paņemtu savu masku un paskatītos ar savām acīm, viņi pat var redzēt, viņi nav tik mikroskopiski, bet, nu, jāieskatās ir, un paši pārbaudiet, uzpūtiet, jūs redzēsiet, kā viņi sāk locīties, nu, tas ir vāks. Nu, viņi paši pa sevīm ir tādi ļoti trausli un viegli, ja? Viņus var ļoti viegli ieelpot un aizpūst kaut kur, tā kā, nu, jebkurā gadījumā, lai kas tas būtu, nu, tādiem sūdiem nedrīkstētu atrasties maskās un vēl jo vairāk, kad ir iespēja viņus ieelpot. Un te es dažas bildes uztaisīju, bet, nu, te jānes ir uz mikroskopu, bišķiņ tuvāk jāpaskatās.